Mans vārds ir Egons Čolakjans. Saistībā ar ārkārtīgi satraucošo situāciju, vēl nepieredzētu postošo klimata katastrofu skaita pieaugumu uz mūsu planētas, steidzami vēlos uzrunāt 3 pasaules līderus, no kuriem, manuprāt, ir atkarīga visas cilvēces nākotne. Es vēršos pie Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džo Baidena, Ķīnas Tautas Republikas prezidenta Sī Dziņpina un Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina. Es publiski un atklāti vēršos pie jums, 3 izciliem mūsu laika līderiem, jo jūsu balsī ir izšķiroša nozīme pašreizējās pasaules dienas kārtības veidošanā. Ja jūs spēsiet apzināties klimata apdraudējuma mērogu, ar ko cilvēce šodien saskaras, tad arī visa pasaules sabiedrība apzināsies šo problēmu, kas dos mums iespēju pārvarēt gaidāmo katastrofu. Šis patiešām ir kritisks un izšķirošs brīdis mūsu vēsturē. Katra zemes iedzīvotāja liktenis tagad ir atkarīgs no jūsu politiskās gribas. Esmu spiests nākt klajā ar šo steidzamo paziņojumu kā zinātniskās pasaules pārstāvis, kā daudz nozaru zinātnieks, kas sadarbojas ar augstākā līmeņa akadēmiskajām iestādēm un laboratorijām, un kā speciālists, kuram ir bijušas ciešas darbā attiecības ar 4 ASV prezidentiem. Daudzus gadus esmu strādājis pie klimata pārmaiņu ietekmes uz nacionālo drošību. Godātie pasaules līderi, cienījamie Džo Baidena kungs, Sī Dziņpina kungs, Vladimira Putina kungs. Šodien es aicinu jūs steidzami pievērst uzmanību nāvējošajiem klimata draudiem, ar kuriem šobrīd saskaras mūsu planēta un visa cilvēce. Ļaujiet man būt ļoti tiešam, šeit nav runa par siltumnīca efekta gāzēm vai CO2 emisijām. Runa ir par daudz nopietnāku faktoru, kas izraisa anomālas izmaiņas visos zemes slāņos. Šis faktors nav pienācīgi izpētīts un zinātnieku aprindām steidzami ir jāveic visaptveroši pētījumi šajā jomā. Ļaujiet man izskaidrot šīs problēmas galvenos aspektus, lai labāk to izprastu. Šodien pieaugošo klimata pārmaiņu cēlonis ir ārējā kosmiskā ietekme, kas destabilizē Zemes kodolu. To sāsina tas, ka okeāns zaudēs siltumvadošo funkciju. Tāpēc okeāns vairs nespēja atdzesēt magmu. Tā rezultātā endogēnā enerģija uzkrājas Zemes dzīlēs. Aplūkojiet 2 kritiskus parametrus. Pirmajā grafikā redzamas siltuma daudzuma izmaiņu tendences, ko akumulē pasaules okeāni. Savukārt otrajā grafikā redzama visa pasaules okeāna virsmas temperatūras gada starpība. Abos gadījumos datos ir skaidri redzama augšupējoša tendence. Šie planētas darbības līdzsvara traucējumi izraisa strauju, ekstremālu atmosfēras parādību skaita un stipruma pieaugumu. To skaitā viesuļvētras, taifūni, tornādo, anomāli nokrišņi, kas izraisa plūdus. Pieauga arī ģeodinamisko katastrofu skaits, zemestrīces, vulkānu izvirdumi un tā tālāk. Turklāt saskaņā ar starptautiskās zinātniskās grupas Alatra izstrādāto matemātisko modeli, klimatisko katastrofu pieaugums notiek ģeometriskā progresijā. Kā rezultātā pēc 7 gadiem, kataklizmu rezultātā uz Zemes praktiski vairs nebūs dzīvas vietas. Esmu pārbaudījis viņu aprēķinus un šo matemātisko modeli, un man ir pamats apgalvot, ka tas ir patiess un precīzs. Vēlos uzsvērt, ka esmu piedalījies informācijas ticamības analīzes metožu izstrādē, ko izmanto ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojs, CIP un citi izlūkdienesti gan ASV, gan ārvalstīs. Tāpēc man ir pietiekams kompetences līmenis, lai apgalvotu, ka piedāvātais Alatra kataklizmu spēka un biežuma progresijas pieauguma modelis ir patiešām uzticams. Tas norāda uz bīstamāko situāciju, strauju kataklizmu spēka pieaugumu tuvākajos gados un gaidāmo klimatisko kolapsu. Lai pārliecinātos par šo secinājumu, zinātnieki jau tagad var veikt savus elementārus aprēķinus. Visas šaubas izkliedēsies, ja sekot līdzi pārmaiņu dinamikai okeānā pēdējo 3 gadu laikā, jo īpaši jāpievērš uzmanība tādiem kritērijiem kā okeāna ķīmiskā sastāva izmaiņām,
tā temperatūras režīmam un gāzu apmaiņai. Šie faktori runā paši par sevi. Ja veikt visaptvarošu analīzi, tad var viennozīmīgi secināt, ka mēs esam uz sabrukuma robežas, un cilvēces nākotne ir atkarīga no 3 cilvēku lēmumiem. Manis sniegtie dati par klimatiskajām anomālijām un progresiju liecina par to, ka tuvākajā nākotnē mēs neizbēgami saskarsimies ar plaša mēroga vēsturiskiem klimatisko katastrofu postījumiem, ar neizmērojamiem materiālajiem un finansiālajiem zaudējumiem, ar bezprecedenta klimatisko bēgļu skaita pieaugumu un milzīga skaita cilvēku bojāēju. 2023. gada 13. augustā es vērsos pie visas cilvēces, pie zinātniskās sabiedrības un pie pasaules līderiem ar stingru aicinājumu atbalstīt vienotā starptautiskā zinātniski pētnieciskā centra izveidi. Šīs centrs veicinās klimata pārmaiņu padziļinātu un visaptvarošu izpēti un efektīvu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi šai problēmai. Es inicijēju šo koncepciju ar vienīgo mērķi – apvienot vadošos ekspertus zinātnisko starpdisciplināro pētījumu jomā un nodrošināt viņiem optimālus apstākļus produktīvam darbam. Tas nozīmē piekļuvi visiem nepieciešamajiem zinātniskajiem resursiem un neierobežotu finansējumu, kas ir iespējams tikai ar valstu savstarpējo sadarbību un atbalstu. Īsā laika sprīdī kopš manas pirmās uzrunas tikai pirms dažām dienām esmu saņēmis milzumu daudz atsauksmju no maniem kolēģiem, pieredzējušiem zinātniekiem no visas pasaules, kuri piekrīt manām bažām par globālajiem klimata draudiem un arī uzskata, ka ir jārīkojas steidzami saistībā ar briestošajiem katastrofālajiem notikumiem. Manā specializētajā vietnē ir saņemti daudzi pieprasījumi pievienoties manai iniciatīvai, un man ir liels prieks saņemt starptautisku atsaucību, lai atbalstītu starptautisku starpdisciplināru zinātnieku grupas izveidi, kas ir gatava uzņemties šī sarežģītā uzdevuma risināšanu. Daudzi zinātnieki jau ir pārbaudījuši iepriekš minētās kataklizmu progresijas matemātisko modeli un nonākuši pie tādiem pašiem neiepriecinošiem secinājumiem kā es. Modelis ir absolūti precīzs. Tas mani noved pie stingras pārliecības, ka mūs gaida ārkārtīgi traģiska nākotne, ja mēs nerīkosimies jau tagad. Turklāt daudzi zinātnieki, turklāt visdažādāko tautību, no sirds atbalsta Alatra zinātniskos pētījumus un apliecina notiekošo katastrofu ciklisko dabu. Daudzi mani paziņas un kolēģi atbalstīja ideju par vienota starptautiska zinātniskās pētniecības centra izveidi un ir gatavi sadarboties tā organizēšanā. Tiem, kas gatavojas nopietni iesaistīties mūsu zinātnes projektā, jāņem vērā, ka es jau saņemu ārkārtīgi daudz pozitīvu pieprasījumu, praktiski no visām pasaules malām. Kustība uzņem apgriezienus, par to tiek pausta liela sabiedrības interese. Mani priecē, ka darbam pievienojas liels skaits gudru un atbildīgu cilvēku, kvalificēti zinātnieki. Tas savukārt palielina mūsu izredzes uz labvēlīgu rezultātu. Skarbā realitāte ir tāda, ka pasaule stāv uz katastrofas sliekšņa, un mums nav nekādu izredzu novērst šo briestošo katastrofu, ja mēs vilksim laiku. Zinātniskā apvienība ir gatava rīkoties nekavējoties, taču vajadzīga politiska griba, lai īstenotu pilnvērtīgas pārvērtības, kas ir tik ļoti nepieciešamas. Tāpēc šodien esmu spiests veikt šo atklāto uzrunu. Cienījamie līderi, Baidena kungs, Sīdziņpina kungs, Putina kungs, es šobrīd atklāti un publiski vēršos pie jums, nevis aizkulisēs, necenšoties ar jums tikties personīgi. Šādām laipnībām vienkārši nav vairāk laika. Situācija ir ārkārtīgi smaga. Tas ir pārnacionālās drošības jautājums. Jautājums, kas visādā ziņā skar katru valsti un katru atsevišķu pilsoni. Šis ir jautājums, kas ir tikai jūsu rokās. Jūsu 3 rokās. Es saprotu, ka, lai aptvertu visu manis pausto bažu nopietnību, ir nepieciešamas plašas zināšanas fizikas zinātnēs.
Tas parasti netiek prasīts no pasaules līderiem. Attiecīgi tās zināšanas, kas man ir jūsu uzmanības vērtas. Šajā sakarā es paļaujos uz jums trim, kungi, kā uz līderiem, kuriem ir unikāla politiskā gudrība, stratēģiskā domāšana, tālredzība un bagāta vadības pieredze šī ārkārtīgi steidzamā jautājuma risināšanā. Šajā liktenīgajā brīdī visai mūsu civilizācijai jūsu politiskais gribas spēks ir visas cilvēces izdzīvošanas instruments. Lai stātos pretī šim milzīgajam izaicinājumam un aizsargātu mūsu un mūsu pēcnācēju nākotni, ir nepieciešama izlēmīga, konkrēta rīcība. Rīcība, kas ietilpst jūsu kompetencē. Pirmkārt, ir nepieciešams izveidot vienotu starptautisku zinātnes centru, kas apvienotu labākos zinātniskos prātus no visas pasaules, lai risinātu klimatiskā kolapsa problēmu. Lai centrs strādātu efektīvi, tam ir jābūt piekļuvei visam nepieciešamajam aprīkojumam, satelītiem, observatorijām un pētniecības stācijām visā pasaulē. Svarīgi atzīmēt, ka šādai darbībai ir nepieciešams neierobežots finansējums, jo šāda mēroga uzdevumam ir nepieciešams visu šodien pastāvošo laboratoriju, pētniecības centru, pātrinātāju un tā tālāk mērķtiecīgs darbs. Mums būs nepārtraukti jāvāc un jāanalizē dati praktiski no visām Zemes vietām un visiem tās slāņiem, sākot no planētas kodola un beidzot ar Zemes tuvumā esošo kosmisko telpu. Tikai tā mēs varēsim noteikt kontroli pār procesiem, kas šobrīd mūs ved uz iznīcību, un apturēt tos. Otrkārt, nekavējoties jāpārtrauc visi kari, militārie konflikti, domstarpības, ģeopolitiskie strīdi. Ir ārkārtīgi svarīgi apturēt pasaules sabrukumu un fragmentāciju. Šodien mums visiem ir kopīgs ienaidnieks, kas apdraud visas valstis. Tas ir klimats. Tāpēc ir nepieciešams konsolidēt visus mūsu resursus. Es vēršos pie jums, cienījamiem 3 ietekmīgu valstu līderiem – Baidena kungs, Xi Jinpinga kungs, Putina kungs. Es lūdzu jūs sadzirdēt mani. Pastiepiet rokas viens otram un nekavējoties sēdieties pie viena galda. Tikai jūsu pasaules līdera statusā iespējams iedarbināt šo izmaiņu mehānismu. Mums nepieciešams, lai jūs sēdētu pie viena galda. Es steidzami lūdzu jūs ierosināt starptautisku visu pasaules valstu līderu tikšanos uz platformas, kuru jūs uzskatīsiet par piemērotu. Vai tā būtu ANO vai jebkura cita platforma, jebkurā datumā un laikā. Taču te nedrīkst kavēties. Ar katru nokavēto dienu un mēnesi mūsu izdzīvošanas izredzes samazinās, bet bojāgājušo skaits gluži otrādi – palielinās. Es un mani kolēģi no visas pasaules esam gatavi sniegt jums izsmeļošu informāciju par pašreizējo smago klimata stāvokli, lai jūs varētu klātienē pārliecināties par to, kas notiek ar mūsu planētu un kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Mums pietiks ar 2 stundām, lai jūs painformētu, cik kritiska ir pašreizējā situācija. Mani kolēģi zinātnieki ir vienisprātis, ka ir liela nepieciešamība steidzami organizēt valstu līderu sanāksmi. Šobrīd mūsu visu izdzīvošana ir atkarīga no jums 3, kungi. Jo ātrāk jūs ieklausīsieties manā uzrunā, jo ātrāk citi līderi no visas pasaules sapulcēsies pie viena galda. Un tas savukārt ievērojami palielinās visas cilvēces izdzīvošanas iespējas. Šobrīd mēs esam uz katastrofas robežas. Baidena kungs, Xi Jinpinga kungs, Putina kungs, es lūdzu, lai jūs mani sadzirdat. Kamēr esam sašķelti, mēs esam pilnīgi bezspēcīgi pret kataklizmām, kas tūlīt mūs pārņems. Un nesenā pieredze bezprecedenta ugunsgrēkā Havaju salās un vēsturiskajos plūdos Ķīnā to skumji apliecina. Pats esmu dzirdējis aculiecinieku stāstus no Luhainas, Havaju salas. Vēsturiska pilsēta, kuru pilnībā iznīcināja liesmas. Tas, ko viņi piedzīvoja, ir šausmīgi. Havaju salās cilvēki nonāca absolūta murga gūstā. Daudzi cilvēki gāja bojā, jo netika saulaicīgi sniegta nekāda palīdzība. Dega meži, dega pilsēta, dega cilvēki, un šai pekles ellei mums nebija ko likt pretī. Mūsu dziļā bezspēcība gan Havaju salās, gan Ķīnā
parādīja acīmredzamu cilvēces negatavību šādiem pārbaudījumiem. Zīmīgi, kā abi gadījumi notikuši valstīs, kas slavenas ar savu lielo militāro spēku. Bet kāpēc šis militārais spēks neizpauda sevi, kad jāglāb pašiem savi iedzīvotāji? Ja militārie spēki būtu pārorientēti uz cilvēces glābšanu, ja mums būtu nepieciešamā tehnika un prasme, cilvēkiem tiktu sniegta saulaicīga palīdzība un daudzas cilvēku dzīvības tiktu glābtas. Ja Latra zinātniekos būtu ieklausījušies pirms 10 gadiem, daudz ko no tā, kas notiek tagad, un no tā, kas notiks tālāk, varētu novērst. Bet tā ir pagātne, un mēs dzīvojam tagadnē. No mūsu lēmumiem tagadnē ir atkarīgs, vai mums būs nākotne. Baidena kungs, Sī Džiņpina kungs, Putina kungs, es vēršos pie jums, ņemot vērā šo kritisko situāciju, šobrīd steidzami nepieciešams globāli transformēt pasaules politiku un visus centienus veltīt konsolidācijai. Visām pasaules armijām ir jāmaina savas funkcionēšanas režīms un jāpāriet no ienaidnieku iznīcināšanas uz cilvēku glābšanu. Mēs, cilvēki, neesam ienaidnieki viens otram. Tikai no jums trim ir atkarīga starptautiskās pavēstes izveide, ka mēs visi neesam ienaidnieki. Mūsu zemeslode patiesībā ir ļoti maza, mūsu planēta ir ļoti neaizsargāta un stāv uz robežas. Vairs nav jēgas karot un šķelties. Jēga ir tikai meklēt apvienošanās ceļus. Mums jāapzinās, ka nelaime nekad nenāk tad, kad tev ir ērti. Tāpēc nepieciešams jau tagad risināt klimata migrācijas jautājumu, kamēr mums ir iespēja to darīt salīdzinoši stabilā situācijā. Ir jābūt jau tagad radītiem nosacījumiem cilvēku pārvietošanai uz jaunām teritorijām, ņemot vērā demokrātisku pieeju, nevis piespiežot, bet ar cilvēku brīvu gribu, ņemot vērā visas cilvēktiesības. Cilvēkiem ir jājūtas kā cilvēkiem, viņiem ir jājūt, ka viņu dzīvība ir vērtīga, svarīga un aizsargāta, ka viņi iegūs reālas tiesības un brīvības. Mums ir svarīgi jau tagad skaidri apzināties, ka drīz šajā sacīkstē nebūs neviena priekšā vai aiz muguras. Tāpēc valstu robežām jau tagad jābūt atvērtām visu brīvai pārvietošanai. Es ļoti labi saprotu un apzinos, ka šāda brīva pārvietošanās izraisa nenovēršamu dažādu kultūru, tradīciju un paražu cilvēku krustošanos. Un tas mūs noved pie nepieciešamības izstrādāt vienotus pasākumus un noteikumus, kas nedrīkst aizskart cilvēku intereses, ne to, kas migrē, ne to, kas pieņem migrējošos. Šiem noteikumiem jābūt balstītiem uz cilvēcību un nepieciešamību cienīt vienam otru, dzīvot mierā un saticībā. Svarīgi, lai cilvēkiem nebūtu mākslīgu ieganstu konfliktiem, lai netiktu aizskarts viņu gods un cieņa, lai viņi saglabātu savu cilvēcisko identitāti. Ir skaidrs, ka vērienīga cilvēku pārvietošanās izraisīs nepieciešamību reorganizēt ekonomisko sistēmu. Saglabājot valstu individuālo ekonomiku, ir nepieciešama vienota plānotā starptautiskā ekonomika, produktu un visa nepieciešamā sadalei un citiem mērķiem. Šai vienotajai ekonomikai jābūt orientētai uz cienīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzīves vietas un pārvietošanās. Neviena valsts nespēs izturēt to, kas tuvojas. Baidena kungs, Sī Džiņpina kungs, Putina kungs. Ja jūs tagad mani sadzirdēsiet, ja būs uz to jūsu grība, cilvēcība un izpratne par visu situācijas sarežģītību, es aicinu jūs rīkot oficiālu pasaules līderu tikšanos, kas veltīta pasaules ekonomikas reorganizācijai, savu bruņoto spēku savaldīšanai un esošās militārās tehnikas un resursu novirzīšanai cilvēku dzīvību glābšanai. Šodien bruņojuma arsenālā nav ieroču, kas spētu pretstāvēt tam, ko mums gatavojas pasniegt cietusī planēta. Steidzami jāaptur visi strīdi un domstarpības, jābeidz šķelt cilvēkus politiskajā kontekstā. Šobrīd ir vitāli svarīgi mainīt starptautisko retoriku un aktualizēt cilvēku apvienošanās pavēsti. Mums ir jāsāk no baltas lapas, lai veidotu draudzību un savstarpēju cieņu starp cilvēkiem.
Un vienīgie 3 cilvēki, kas spēj efektīvi sasniegt augstāk minētos mērķus pasaules līmenī, esat jūs. Miljardiem cilvēku nākotne ir atkarīga no katra no jums. Ja neatradīsiet spēkus visu cilvēku samierināšanai un konsolidācijai, tad jums ir jāsaprot, ar ko beigsies cilvēces vēsture. Jebkuras politiskās domstarpības nav tā vērtas. Ārkārtas situācijas epicentrā, kur šodien esam nonākuši mēs visi. Katra valsts jau jūt uz sevi klimata izmaiņu ietekmi. Daudzas valstis jau ir nopietni cietušas, bet drīzumā nepaliks neviena valsts, kas paliks neskarta. Ar katru mēnesi un dienu situācija kļūst ar vien nopietnāka un nežēlīgāka. Bet pagaidām mums ir iespēja, ja jūs mūs sadzirdēsiet. Tagad vēlos atsevišķi uzrunāt presi, visus nevienaldzīgos žurnālistus. Es saprotu, ka šis lēmums nav populārs, bet es vēršos pie jums publiski. Padomājiet par sevi, par savām ģimenēm, par saviem bērniem. No jums, žurnālistiem, šobrīd ir atkarīgs, vai manu paziņojumu sadzirdēs vai nē to valstu pilsoņi, kuru prezidentus es šodien uzrunāju. Pašu pilsoņu izpratne par situācijas nopietnību var ievērojami ietekmēt valstu līderu lēmuma pareizību. Ja tauta atbalstīs un pieņems pareizo lēmumu, pasaule tiks glābta. Žurnālisti, jūs arī tagad esat priekšgalā, un no jums ir atkarīgs ļoti daudz, kas pasaules glābšanā. Tāpat kā no politiķiem un tāpat kā no zinātniekiem. Lai zinātnieki varētu sākt rīkoties un uzņemties atbildību par pasaules nākotnes glābšanu, ir nepieciešams, lai politiķi pieņemtu pareizu saulaicīgu lēmumu vienota starptautiska zinātnes centra izveidei. Lai tas notiktu, daudz kas atkarīgs no jums, žurnālisti. Veiciniet šīs informācijas izplatīšanu, lai tā nonāktu līdz valstu prezidentiem. Tai arī jānonāk līdz visiem šo valstu pilsoņiem. Mūs pārāk ilgi šķēla ekonomiskie un politiskie apstākļi, bet tagad ir pienācis laiks to izmainīt. Mums ir nepieciešams ik viena šīs pasaules pilsoņa atbalsts. Mums jāatjauno veselais saprāts, adekvātums un cieņa starp cilvēkiem. Ja mēs necīnīsimies viens par otra dzīvībām, mūsu dzīvības nebūs nekā vērtas. Cienījamie 3 valstu, ASV, Ķīnas un Krievijas vadītāji, Baidena kungs, Sīdziņpina kungs, Putina kungs. Es vēršos pie jums publiski simtiem tūkstošu starptautisku skatītāju priekšā ar steidzamu aicinājumu. Ir pienācis laiks pārvarēt visas sāncensības un domstarpības. Jā, daudzu gadu garumā sacentāmies, un katrs cīnījāmies par savu, bet ir pienācis laiks cīnīties par kopīgu nākotni, par vienotu zemi, par visu un ikviena izdzīvošanu. Nacionālās drošības laiks ir pagājis, ir pienācis pārnacionālās drošības laiks. Tas ir visas cilvēces izdzīvošanas jautājums. Anomālas parādības, kas notiek ar okeānu un zemes dzīlēs, ir katastrofālas. Ir pienācis laiks atbildīgiem līderiem pieņemt saprātīgus lēmumus. Mēs esam uz robežas. Ja mēs turpināsim tādu pašu šķelšanās ceļu, kāds ir dominējis daudzu gadu garumā, tad mūsu pasaule pārstās eksistēt. Mums ir jārūpējas par izdzīvošanu, tātad par vienotību. Un es atkal vēršos pie jums. Pulcējiet visus pasaules vadītājus pie viena galda. Turklāt ņemiet vērā, ka pasaule vairs nepieņems, ja tik svarīgas diskusijas par klimatisko iznīcību būs tukša demonstrācija, ko atbalsta dezinformācijas mehānismi. Pagātne ir pagātne. Man un maniem kolēģiem vajag tikai 2 stundas jūsu vērtīgā laika un uzmanības, lai paskaidrotu jums, kas notiek. Un jūs redzēsiet, ka visas šīs briesmas ir vairāk nekā reālas. Esmu pārliecināts, ka pēc tam jūs varēsiet pieņemt pareizo optimālo lēmumu. Cita varianta cilvēcei nav. Neviena valsts nespēja pretoties šim klimatiskajam izaicinājumam viena pati. Vai nu mēs visi kopā ievelsimies bezdibenī,
Vai arī jūs apvienojat visu pasauli un pateicoties jums cilvēce iegūst reālu izdzīvošanas iespēju? Mēs, zinātnieki, zinām, kurp virzīties. Mēs zinām, ko darīt. Bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgs tikai jūsu stingrais lēmums, šīs pasaules vadošo politiķu lēmums. Pasaule, kurā mēs dzīvojam vakar, šodien vairs nepastāv. Iespējams, daudzi negrib ar to samierināties, bet neatkarīgi no mūsu attieksmes, pagātni neatgūt. Vai nu mēs uzbūvēsim jaunu attiecību formātu, izbeigsim sašķeltību un aizstāvēsim mūsu planētu, vai arī šīs postošais process, kas jau kļuvis nevaldāms un nekontrolējams, sasniegs savu kulmināciju un noslēgsies ar visas cilvēces bojāēju. Baidena kungs, Sīdziņpina kungs, Putina kungs. Uz jūsu pleciem gulstas atbildība par visu pasauli. Tieši no jūsu stingrā lēmuma, no jūsu cilvēcības, no jūsu izpratnes par pašreizējo krīzi, no jūsu vēlmes un centieniem ir atkarīga mūsu nākotne. Visas pasaules liktenis šobrīd ir jūsu rokās. Viss ir atkarīgs no jūsu kolektīva lēmuma pieņemšanas. Ja atradīsiet sevī spēkus apvienoties un veiksiet saulaicīgus pasākumus, tad cilvēces nākotnē būs iespēja pastāvēt. Padomājiet par savu tautu, padomājiet par visu cilvēci. Ja nebūs cilvēces, tad nebūs nekā. Tikai ar jūsu gribu var apturēt visas šķelšanās pasaulē. Es jūs lūdzu, neiznīciniet pasauli. Saliedējiet to mūsu kopējai izdzīvošanai. Mums vēl ir iespēja. Ja mēs to neizmantosim, visi kari un politika būs bezjēdzīgi. Viss būs veltīgi. Uz jūsu pleciem gulstas milzīga nasta, atbildība par cilvēces nākotni. Tā ir jūsu rokās. Ja jūs pilnībā sapratīsiet briesmu būtību, kurās mēs šodien atrodamies, esmu pārliecināts, ka jūs dosiet savu ieguldījumu planētas Zeme glābšanā. Nobeigumā, visu to cilvēku vārdā, kuri ir zaudējuši dzīvību klimata postījumu dēļ, ko mēs esam izraisījuši ar savu nolaidību un alkatību, un visu to cilvēku vārdā, kuri zaudēs dzīvību bez vajadzības mūsu vadītāju bezdarbības dēļ, es lūdzu katru no jums, kungi, rīkoties saskaņā ar manis šodien teikto. Paldies jums!